Arī autoservisiem var piesaistīt klientus ar sociālajiem medijiem. Esmu kopā ar Oskaru. Čau, Oskar! Oskaram ir autoservis Reauto, un mēs jums pastāstīsim, kā mēs palīdzējām Oskaram piesaistīt jaunus klientus sistemātiski katru mēnesi. Un tagad saviem vārdiem pastāstīt, cik mēs potenciāls klientus piesaistījām pirmajā mēnesī. Pirmajā mēnesī bija aptuveni 76 potenciāli, no kuriem reāli atbrauc 35. Kas atbrauca un nopirka, tā kā samazināt autoservisu. Bet tā skaitā bija arī tie, kas jau otru mēnesi atbrauc. Okay. 35. Sanāk, pirmajā mēnesī mēs palīdzējām iegūt 35 reāli maksājošus klientus jau ar šo procesu. Un mēs tikko ar Oskaru runājām ar mūsu turpmāko sadarbību. Un kas ir tās lietas, pie ko mēs gribam uzlabot vēl vairāk, lai būtu vēl labāk? Noteikti lielāku procentu. No tiem, kas atbrauc? Jā. Potenciāliem, jā. Kāds ir šobrīd procents viņu? Šobrīd ir kaut kur apmēram 30. Jā. Sanāk, ka 30% to, ko Oskars domā, piesakās 10 cilvēki, 3 cilvēki atbrauc un reāli nopērk, jo tā arī ļoti svarīga lieta. Mēs palīdzam ieinteresēt tos cilvēkus, bet pēc tam Oskaram ar savu komandu ir viņi jādabū līdz servisam, lai viņš reāli nopērk. Tas ir tas, ko Oskars minēja, ka to viņi uzlabot. Jo, ja mēs to uzlabojam, tad kas notiek? Samazinās izmaksas par reālu klientu un paliek viss daudz ekonomiskāk, labāk un foršāk. Kas varbūt Reauto šobrīd ir tas, kas ir tas pamatlietas, ko jūs darat, kas, lai cits skatās, ko var braukt pie jums un ko izteikt? Ko jūs piedāvājat? Mēs piedāvājam pilnu spektru autoservisu, respektīvi viss, kas saistās ar automašīnām, sākot ar dzinēju ēsmaiņu, beidzot ar motoru remontu, priekšmaiņu un tā tālāk. Arī dažādām markām piedāvājam kopumā. Un Oskars, starp citu, ja jūs pieteiksieties, jūs varat dabūt bezmaksas diagnostiku. Pareizi drīkst tā teikt? Var dabūt bezmaksas diagnostiku no Reauto. Mēs ietegosim šajā video zemāk arī tavu Facebook lapu. Ja uzrakst cilvēku sakat no intervijas, no sarunas ar NJ Media un būs bezmaksas diagnostika no Oskara. Kam varbūt ieteiktu līdzīgi šādu procesu, ko mēs tev palīdzējām izveidot? Nākie klienti. Principā, jebkuram, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Jā, principā visiem. Super, visiem, dzirdēt? Visiem. Tev ir uzņēmums, tev ir jānāk ar mums, mēs tev palīdzēsim dabūt klientus. Es teikšu lielu paldies Oskaram, stilīgi. Mēs to iesim runāt tālāk par sadarbības plāniem, un jūs visi mājās, mēs un Oskaru dzeram. It kā tēja, bet tā nav tējas, ūdens. Čau visiem, lai forši diena.